Sniega sagas biezums zemgalē ir tikai nepilni 30 cm, tomēr tas ir pietiekami, lai galvas sāpes šorīt radītu daudziem. Ar tikšanu uz darbu? Pagrūti. Varēja būt labāk, cits reiz ir labāk. Viņš paraksies, tā jau būs labi. Cik ilgi tad braucat uz darbu no mājas? Stundu tagad. Pusotru stundu būtībā, jā. Valsts ceļus varētu saukt par notīrītiem, bet pavisam citāda aina paveras pagastos. Pasažieru pārvadātājs stāsta, ka satiksmes autobusi šorīt kursējuši, taču rīta reisos daudzās vietās nav varējuši iebraukt. Platonē par atrašanos uz braucamās daļas liecina viens skolas autobusa atstātās pēdas. Šorīt? Jā. Ilgāk nekā parasti vienmēr, kad nav sniega jābrauc bija. Sniegs baigi traucē ceļam, braukšanai. Direktors vietniece stāsta, ka skolā nav ieradusies trešā daļa no visiem audzēkņiem. Tie galvenokārt esot bērni, kur nav varējuši tikt no mājas līdz pieturai. Arī autobuss attālākajās vietās nesot varējis iebraukt. Pie pagasta pārvaldes ar Lāpstām ceļu tīri bezdarbnieki, bet citviet nav tīrīts nekas. Līdz ar apvienošanos novados pagasts vairs nevar noslēgt līgumu ar vietējiem zemniekiem vai firmām. Mēs vēl vienu gadu praktizējam, ka bija 3 zemnieku saimniecības un katrs sāka no savas vietas un uzreiz, tas diezgan operatīvi mums bija. Pēc tam viena saimniecība, tāpēc, ka viņai bija jaudīga tehnika atbilstoša veicamajam darbam, bet iepirkumā likums par iepirkumiem dažreiz ievieš savas korekcijas un jāņem tas lētākais variants. Un ar tiem termiņiem, sanāk tā, kā sanāk. Šobrīd līgumus slēdz tikai novads. Novads tika sadalīts lotēs uz katru pagastu, kur norādīts aptuvenais darba apjoms, un bija uz novada 13 lotes. Galvenais kritērijs uzvar lētākais. Pēc konkursa rezultātiem 13 novada pagastos par ceļiem rūpējas 8 firmas. Piedāvājuma cenu starpības starp konkursu uzvarētājiem galvenokārt lielajām firmām, tādām kā Akciju sabiedrība Valsts autoceļu uzturētājs un Jelgavas komunālo pakalpojumu kombināts un zaudētājiem svārstījās 1 lata robežās par kilometru. Arī līdzekļu ceļu uzturēšanai šogad ir krietni mazāk. Visam Jelgavas novadam šim gadam piešķirti vien 268 000 latu un ziemas periodam paredzētā nauda jau ir gandrīz izlietota.